Šos vārdus uzrakstīja mūsu izcilais komponists Emīls Dārziņš. Klausieties! Es ienācu Rīgā ar lieliem sapņiem un labām domām par latviešiem, bet nu redzu, ka tā nemaz nav. Materiālisms ir visus viņus pārņēmis. Materiālisms, buržuiskās kultūras pamatprincips, dzīšanās pēc naudas, pēc īpašuma, komforta, karjeras, vēdera pildīšanas un pašapmierinātas, uzpūtīgas omulības. Nav dzīšanās pēc augstākas atziņas, nav dzīves nozīmes un dzīves attaisnojums sava stāvokļa izskaidrot meklēšanas pretim dabai un līdz cilvēkiem. Visi ir noslīkuši savā šmucē, ķerdam un kliegdam pēc ikdienišķiem materiāliem labumiem un gribētu katru neuzskatīt par cilvēku, kurš domā un dara citādi. Un galvenais, nav dzīšanās pēc daļuma. Neviens nezin, cik daudz poēzijas ir dabā, dzejā un mākslā, mīlestībā un arī kaislībā, stiprā dzejiskā kaislībā. Un kāda tur lai būtu dzīve māksliniekam? Māksla ir kaut kas, kas filistriem instinktīvi nepatīk. Tā rakstīja komponists Emīls Dārziņš. Nekas nav mainījies, vai ne? Paskatieties, kā liela daļa cilvēku dzīvo. Par ko viņi interesējas? Kas dzīvē ir vissvarīgākais? Kā jūs domājat, kas dominē? Garīgais vai materiālais cilvēks? Padomājiet, neesiet naivi.